man sanāca neplānots minikats uz 3 dienām, un 3 dienu laikā vienas nakts miegs. Un es sākšu to, ka tas galīgi nav veselīgi, tas tā īsti, tā kā tas tiešām sūdīgi ir. Bet visticamāk tev ir tā bijis, un tev varbūt tagad ir vai būs tāds brīdis, kur tu aizej no tā pamatmērķa, kas tev ir, tur būvēt muskuļu masu, likt, manā gadījumā tos video katru dienu, piemēram, vakar es neieliku, tāpēc šodien ielikšu 2. Nu, tāpēc, kad līdz janvārim es teicu, ka es priekš katras dienas likšu vienu video, tā kā ir what it is, un es nedabūju uztaisīt to mītu vakar, tā kā, jā. Tas nogāja no man tā konkrētā mērķa, kas man pagaidām ir tie mērķi, uz kuriem es eju, bet tajā pašā laikā es to nenožēloju. Un tev vajadzētu saprast, kur ir tā līnija, kur ir tā kā, ok, good, forši, jā, ik pa laikam var un visu šito, un tas, kas, tas nebija labi. Tas galīgi nebija labi. Un es teiktu, ka es esmu šajā pusē. Kaut gan pirms 3 stundām. Pirms 3 vai 2 stundām es piecēlos no 5 stundu napiņa, un es jūtos vienkārši sadauzīts. Un tas ir tīri normāli, tā kā, ja tev bija iepriekš, es īsti nestāstīšu, kur es biju, ko es darīju, tas nav tik svarīgi. Bet, principā, ja tev iepriekš bija tā ar draugiem, ar tā kā augstu dopamīnu līmeņu ilgstoši, ja, tu ēdi varbūt kaut ko ne tā, kaut kur eji un vienalga kas. Ja tu esi tā kā rītīgi priecīgs, ilgāku laiku, un pēc tam tu atbrauc viens pats kojās, paguli, un tev jau ir slikts miegs un viss tās, protams, būs tā sūdīgā sajūta. Bet, ja tu ņem kopumā, ko tu saņem no šīs pieredzes, ko tu darīji, un es nerunāju par kaut kādu tusiņiem vai kaut ko tam līdzīgu, es domāju tiešām veidot attiecības vai kaut ko tam līdzīgu, kas ilgtermiņā tas dod kaut kādu labumu. Bet šajā brīdī, kur es esmu ar šo konkrēto mērķi, ko es eju ar saviem YouTube video vai balkošanu, tas tāds pagaidām, šis nebija labi, jā. Tā kā tev ir jāsaprot, kur tas ir, kā labums ilgtermiņā, vai tas vispār deva kaut ko. Un no tā arī, vai dos kaut ko, ja tu domā uz kaut kādu pieredzi aiziet un kaut ko darīt, kas neatbalsta taviem šī brīža mērķiem. Tātad, tu gan jau zini šo lietu kā vērtības. Vērtības tā sajūta, ka tu dari pareizo lietu. Tā ir vērtība. Nevis tur, tā kā daudz saka, aiziet, paņem pieraksti savas vērtības. Es arī to teicu un es esmu arī to darījis. Bet tas nav tik vienkārši, tāpēc, ka vērtības ir tā kā ļoti daudz viskaut kādi vārdi, kā tu vari viņu pierakstīt. Bet vērtība ir tā sajūta, ka tev liekas, ka šī bija laba lieta, ko darīt. Un tu vari izveidot vērtības. Un jā, tev jāskatās uz to, ka tu vari justies slikti arī no tādām lietām, kur tev likās, ka tas ir labi. Bet, ja tu paskaties vienkārši padzīvot dzīvi tālāk, tad tu paskaties atpakaļ, ok, tas bija labi, tas nebija labi, vai es to darītu atkal vai nē. Un tad no tā spried nākošās dzīves, tā kā eventus, vai tu gribi piedalīties kaut kādā šitajā pasākumā, tajā pasākumā. Mums bija līdzīgi. Man īpaši tā vasarā ir, kad ir visādas vietas, kur tu varētu piedalīties, kur tu varētu kaut ko pačinīt, kaut ko padarīt, un tad man tas YouTube un gyms un viss tas, un tad es domāju, okay. Piedalīsies, paskatīsies, ok. Un tad pēc tā man ir tāds, ok, šis nebija pareizais, tad es vairs šitā nedarīšu, tagad es neiešu vairs uz tādiem pasākumiem, tāpēc, ka tas neatbilst manām vērtībām, un es jūtos slikti pēc tā. Un tieši tāpat ir ar šādiem eventiem, kur tu ej un kaut ko tur čupojies ar draugiem vai kaut ko tam līdzīgu, brauc pie kāda, vai tas tiešām dod to labumu un jāskatās, kā un cik bieži. Piemēram, man tādi pasākumi visādi ir.
ne vairāk pa reizi mēnesī. Bet man katru nedēļu ir kaut kāds events, jā, viņš mazliet varbūt sabojā to, bet ne tādi, kur ir tā kā 3-diennieki un drausmīgs miegs katru reizi. Pēdējo, ko es atceros, tas jau bija par šo. Labi, kāda atšķirība? Šodien es gribu tev vienkārši teikt to, ka ej, mēģini, un ja tev ir tā sajūta pēc tam, ka tas nebija pareizi, tad nākotnes lietas tiešām modificē un pieņem tikai tās lietas, kas tev liekas, ok, tev būs laba sajūta pēc tā, ok, tev būs laba sajūta tajā eventā, bet ja tev liekas, ka pēc tam tu liksies, ok, tas neatbalstīja nekādus manas vērtības, neko, un viņš var neatbalstīt tavu šī brīža to galveno mērķi, bet ja tas neatbalsta tavas vērtības, tad tiešām tas tā kā pastāv malā. Un, protams, būs arī brīži, kur tas atbalsta tavas vērtības, bet neatbalsta šī brīža to galveno mērķi. Un tev iesaku, tu attīstīsi ne tikai šī viena brīža dzīves lieta, ko tu činī, ja tā ir muskuļmasa, tu vienkārši fantastiski. Ar to nāk daudz citas klātī, un ja tu sačinīji tā, lai tev ir laba forša diēta, reku, tagad auzu pārsliņas uztais pašā vakarā. Es nedabūšu šodien arī pilnas kalorijas, bet ir kā ir. Un ja tev tāda ir tā pamatmērķis, super. Tas attīstīs visu pārējās lietas tā, kā man to izdarīja. Es sāku činīt stieņus un pirms 2,5–3 gadiem. Un tagad jau skaidrs uz mani insane. Es nevarēšu neko editot, tā kā. Jā. Bet jā, ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu, ja tev šajā brīdī ir šis mērķis uzbūvēt muskuļmasu, ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu izvest caur problēmām, kas tev vienkārši būs, tu tagad neapzinies tās, bet vienkārši palīdzēt ātrāk tikt pie saviem rezultātiem, redzamiem rezultātiem, paši ko pirmo linku apstāt, tur ir Latviešu izaugsmes cilts, un tur arī ir Latviešu izaugsmes cilts, bet tur ir 1% coachings pirmā linkā, un otrā, trešā linkā ir Latviešu izaugsmes cilts, un tur taisšos katru svētdienu 8 no rīta šo mītu, tu vēlēsi, noteikti pievienojies, tev kāds jautājums, uzprast to, vienalga būs forši pabazarēt, un tas pirmais links, jā, tas coachings, ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu šajā brīdī bez maksas, tā kā nebūs ilgi, tā kā aiziet paši, ko tiešām man jau ir 2 čeki, ko es coachoju, un vienkārši tik labs, tā kā rezultāti, kā redzam rezultāti vēl nav, bet sajūtam rezultāti, kad tiešām iet un tā kā uzlabojās diētā, uzlabojās konsekvencē un viss tas ir. Un tie mīti, ko es veidoju šajā Latviešu izaugsmes ciltī, tas arī palīdz veidot katru nedēļu pieģonoties un tā kā pabazēt, ok, es darīšu to, un mēs varam tā kā izspriest, varbūt tas nav tas labākais, tā kā tāds, varbūt, ja tu vēlējies uztvert to kā draugu grupiņu, tad tā ir draugu grupiņa. Tā kā pievienojies tur, rītdien arī būs video, tā kā noteikti nospiedzos sākumā pozīciju, un es darīšu. Šodien arī būs vēl viens video, tā kā arī pačako to, un nospiedīšu gaisā, aizsot savam draugam, liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.